Tā, šī ir mana mīļākā, jeb iecienītākā, kur es uzskatu par pašu smukāko no visām alojas kaskāžu kaskādēm. Nu, viņa vienlaicīgi ir arī pati augstākā no visām. Šeit upe veido tādu izgrauzumu, abās pusēs ir samērā augsti krasti, līdz 10 metriem augsti. Lūk, parādīšu arī otru krastu. Pa šejien es atnācu, nokāpu, bet izskatās, ka tad, kad šeit ir ļoti daudz ūdens, arī šeit, te pa vidu tieši, jā, arī tad šeit gāžas ūdens, tā teikt, viss ir pilns ar ūdeni. Nu, tad droši vien skats ir fantastisks, jo tad šis koks sanāk tā kā atrodas uz saliņas. Lūk, vēlreiz paskatāmies. Ideāls, jāsaka, laiks. Pirmo reizi šī gadā es šeit biju brauciena Igaunijas dabas lielais loks laikā. Alojas kaskāde tika paņemta kā papildus objekts, bet tagad mēs speciāli braucam, skatāmies šos Igaunijas ūdenskritumus. Nu un paskatāmies, kādi šeit ir fantastiski plokšķi. Vienkārši traknuma iemiesojums. Lietas kaut vai salātos. Nu, milzīgas, vienkārši milzīgas. Milzīgas ir šīs te puķes. Nu, un skats vēlreiz uz šo alojas kaskādi. Nu, vienkārši, es uzskatu, ka ļoti skaisti. Pamēģināšu vēl no citas vietas, vēl drusciņi attālināties un vēl viņu pafilmēt. Šī vietā tās lielāks kopskats uz to vietu, kurā padās, kā mēs bijām un filmējām tuvāk. Tagad pavirzīsimies, redzēt, ka šī pusē tāds samērā stāva kaļķakmens dolomīta klīns un krasti ir stāvi. Jāsaka, diezgan grūti pie viņas ir nokāpt. Un te mums aiziet upīte uz priekšu. Nu, un tur tālāk ir nākamā kaskāde.